Atceros, kad kaut kur 90. gadu beigās pie manis griezās pilsonis Baratīnskis, kā pie smagu noziegumu atklāšanas koordinācijas pārvaldes priekšnieka ar problēmu, krimināla rakstura problēmu, kas viņam radās saistībā ar banku. Es tad, kad izskatīju visus dokumentus un viņu stāstu noklausījos, es sapratu, ka tas iespējams nav manā kompetencē, bet saistīts ar ekonomisko policiju. Un novirzīju viņu pie tā laika ekonomiskās policijas priekšnieka Šmitiņa kunga. Nu, un ar to tā dziesma arī beidzās, bet pēc tam, kad es painteresējos, kā tur tālāk, vai tur risinās tas jautājums vai nerisinās, tad man pastāstīja, ka labāk tur degunu iekšā nebāzt, jo lieta ir tik politizēta, ka ar tādām personām kā ministriem, augststāvošiem advokātiem, tur Brūtupa kungs un vēl visādi. Nu, ja es vēl gribot strādāt policijā, lai es tur degunu iekšā nebāžu. Nu, ar to tā dziesma arī beidzās.